Labdien! Man runa iesākās ar to, ka mani sauc, un tagad vairs nebūs. Šodien mans uzdevums galvenais ir pastāstīt dažādas tehniskas lietas. Jūs esat saņēmuši 2 lapiņas, un droši vien jums ir jātājums, ko viņām darīt, vai ne? Un kopumā es mēģināšu pastāstīt par visu kaut kādām tehniskām lietām, par to, ko vairāk vai mazāk stāstīt, nestāstīt, un kā to darīt labāk. Labi, es runāšu tumsā. Runājot par šīs programmas tādu galveno mērķi un uzdevumu, tas, protams, ir palīdzēt pirmkursniekiem šeit rakstīts integrēties, bet principā saprast, kur viņi ir nonākuši, jo viņi pirms tam bija skolā un gāja 1. septembrī māku un tēta 1. reizi, un tur viņiem teica, rītdien būs sports, tur ir jāņem sporta. Šeit tā īsti vairs nenotiek, un tā ir tā problēma, bet tad, kad viņi atnāk uz, piemēram, anatomikumu vai uz 1. lekciju, kaut kādās lekturē, piemēram, tur ir tā, ka tur jau varbūt iespējams kaut kas ir jāzina, un tā viņiem parasti tā lielākā problēma. Katru gadu mēs pašās beigās sūtam cilvēkiem šīs programmas, sūtam beigās aptaujas, lai saprastu feedbacku, lai kaut kādi uzlabojumi. Un tas, ko pagājušo gadu daži pirmkursnieki rakstīja, bija tas, ka šī programma viņiem atvieglo dzīvi, respektīvi iejusties šeit, un viņiem arī nebija kāds apstulbums, un viņi tā kā varēja tā normāli justies piederīgi universitātei. Un daudz arī vieglāk viņiem bija sākt šeit mācīties nekā pārējiem grupas biedriem, kas nebija pieteikušies šeit programmai. Tāpat arī, protams, viņiem bija liels prieks par to, ka viņi varēja pajautāt diezgan vienkāršas lietas cilvēkiem, jo citreiz mums tas liekas tā ļoti, kurš to nezina, tas viņš tā notiek. Bet pirmkursniekam citreiz tā, vai tur tā ir jādara vai nav jādara. Un ar ko jāsāk šis viss, tas, ko jūs sāksiet? Jums ir lapiņas, tur ir jābūt laikam e-pastam un telefona numuram, un jūs viņiem varat sūtīt e-pastu un zvanīt. Es jums ieteiktu labāk zvanīt, kāpēc ir cilvēki, kas nav sākuši studēt universitātē, ļoti bieži e-pastu izmanto reizi nedēļā, labākajā gadījumā. Viņi parasti norāda, ka daudz kāds viņu paprastu. Un iespējams, ka tu atbildīs varat nesagaidīt, tāpēc tiešām labāk ir piezvanīt, un ļoti daudz man parasti ir jautājumi, ko tu viņiem teikt, un galvenais stādīties priekšā un izskaidrot, kas jūs tādi esat, respektīvi, ka šīs viss ir RSU un mentoru programma, un būtu labi, ja es pārdomātu, ko viņiem jautāt, jo pirmais, ko viņi visdrīzāk atceļot klausulī, būs tāds, es esmu apmulsis, un es īsti nezinu, es to ko prasīt. Un tas, kas būtu uzreizēm jānoskaidro, tas, no kurienes viņi ir, jo, ja tie cilvēki ir no Rīgas, skaidrs, ka viņiem īsti nevajadzētu tā kā varbūt stāstīt par ētaliem un kojām un kaut kādām tādām lietām, bet ja tas savukārt ir cilvēks, kurš nav no Rīgas, tad tur var stāstīt par pašiem sākumiem. Kopmītnes atrodas tur, var aizbraukt tādu autobusu, etalonu lietu apmēram šādi, un viņi var iegādāties ne tikai tajās lielajās kastēs, bet arī Nervesenā un kaut kā tā. Un būtu ļoti, ļoti vēlams satikties ar pirmkursnieku līdz 1. septembrim. Iespējams, kaut kur jūs varat aizbraukt, tas ir medicīnas students, jūs varat aizbraukt, piemēram, uz anatomikumu, jo tā vieta parasti cilvēku baida. Varat mēģināt aizbraukt uz Ārniņmužu, kur viņiem notiks, principā, laikam visiem pilnīgi, man liekas, tur bija valodu centrs šajā gadā, respektīvi, viņi noteikti būs. Un tad 1. septembrī viņiem ir imatrikulācijas ceremonija. Viņiem būs viens liels jautājums, kas tas ir, vai kāds zina, kā to paskaidrot cilvēcīgi, vai kāds vispār zina, kas tas ir, un kā to paskaidrot cilvēcīgi. Es nedrīkst iet kaut kur viņas prom. Idejas? Es neviens rezināt, vai? Jāseko. Tu vari vienkārši teikt. Ieskaitīšana studējušo kārtā. Tieši tā. Tā ir ieskaitīšana studējušo kārtā, un cilvēkiem, jūs jau tur redzat to jautājumu, kā ģērties, sakiet, normāli. Respektīvi, varbūt, ka īsti viņam šortos nevajadzētu iet, un tā vajadzētu kaut kā puses līdz normāli. Tā īpaši. Jā, es varu nobildēt, man ir aizsūtīt visiem bildi, kā es apmēram tagad. Un kas tas ir jāizskaidro, ka tas ir tāda vairāk uz tradīcijā balstīta uzņemšana, jo noteikti kaut kādi dokumenti būs parakstīti. Un jūs arī varat izmantot laiku no 1 līdz 3, kad
viņiem būs fotografēšanās, un diez vai 1000 cilvēku stāvēs rindā, tad tur arī visu kaut kur var viņiem visu kaut ko izrādīt. Par lekcijām, par studijām, lielākai daļai fakultāšu būs studijas, iespējas kaut kam nebūs. Viņiem jāsako sarakstiem līdzi. Un pēc tam ir tikšanās ar dekāniem, kur tad viņiem arī visu, ko stāstīs, rādīs un visu kaut kas tur notiks. Jā. Par pasākumiem, kas ir aktuāli viņiem un īstenībā arī lielam jums. Pieteikšanās automašīnu caurlaidēm, tas būs viens no biežākajiem jautājumiem. Tas notiks kaut kur aptuveni decembrī, respektīvi mainoties gadam. Stipendijām. Viņi daudz jums jautās pēc kā vērtēs stipendijas. Pirmkursnieki, kas mācās par budžeta līdzekļiem, var pieteikties, un tas, kā tiek nolemts, kurš to saņems, ir pēc uzņemšanas konkursa, respektīvi pirmie, cik tur tie cilvēki saņem, bet tas nenozīmē, ka ir piemēram 70 stipendijas, ka 90 nesaņems, jo iespējams, ka 20 cilvēki nepieteiksies, tikai tāpēc, ka viņi nepieteicās. Un savukārt sociālā bloka fakultātēm un veselības bloka tie, kas studē par maksu, viņiem būs jautājums, kāpēc mums nav stipendijas. Stipendijas nav tāpēc, ka cilvēki nestudē par budžetu, par valsts līdzekļiem, un stipendijas pienākās tikai tiem, kas ir tātad oficiāli no valsts saņem šo te studiju maksu. Savukārt pastāstiet, ka tie ir kaut kādas 4-5 stipendijas iespējams, RSU mājaslapā, kurām var pieteikties, kas nav saistītas ar visādām valsts līdzekļiem, tie ir dažādi mecenāti, un plus var meklēt vēl ir simtiem dažādu stipendiju Latvijā. Nepateikšu, kur Google stipendijas, un tad droši vien kaut ko varēs atrast. Studējošo kredīti tiem, kam būs aktuāli, līdz 3. septembrī var pieteikties, pēc tam nevar, jo ļoti bieži arī kāds uzraksta 20. septembrī, hei, kas jādara? Jāgaida nākošais semestris. Tāpēc vēlams, ja viņi grib pieteikties kādam no kredītiem 3. septembris, studentu servis ir tas termiņš. Jauno biedru skola. Uz to varat pieteikties arī jūs un droši aiciniet pieteikties pirmkursniekus, jo šajā skolā netiks stāstīts kaut kas tāds ļoti nekāds. Tur vairāk stāstīs kaut kāds lietas par motivāciju, vairāk stāstīs. Pagājušā gadu bija lekcija par laika plānošanu, tas bija kaut kas tāds, kas noder reāli katram cilvēkam. Kur meklēt informāciju sp.rsu.lv un droši vien arī Twitterī un droši vien vēl kaut kur varētu tā informācija būt. Un iesvētības un pukšu bāle, pirmkursniekiem viss, kur ir vārds bāle, bālīte noteikti patiks 26. septembris. Jums šīs pasākumus, respektīvi tieši bālīte ir par brīvu, un jūs arī varēsiet nākt. Tas, ko jums vajadzēs, ir studējuši apliecību, uzrādīt, jo būs kaut kādi saraksti. Jūs pasakiet, ka jūs esat mentors, un tad jūs atradīs un laidīs iekšā atpūsties kopā ar pirmkursniekiem. Tas ir no tādiem pasākumiem, kas ir tāda tuvākā laika, protams, visi pārējie, viņi arī ir aicināti pieteikties. Bet, kad jūs aizsūtat viņiem e-pastu vai piezvanu, kas var notikt e-pasts, var atnākt atpakaļ, pateikt, ka nebūs, nav tāda e-pasta. Pirmkursnieks var neatbildēt, kā es teicu, jo tas ir e-pasts, drīzāk viņš viņu varbūt pārbaudīs 20. septembrī. Un tā ir pilnīgi normāla prakse. Tāpat viņš var paziņot, ka viņš vairs nestudē RSU, neskatoties to, ka viņš parakstīs līgumu, un pirmkursnieks negrib ar jums vienkārši runāt. Tas arī tā var būt. Kas ir jādara šajā situācijā? Jāraksta šo e-pastu projekta vadītājai Annijai par to, ka jūsu pirmkursnieks ar jums nekomunicē, minot kādu iemeslu, kāpēc būtu vēlams, un respektīvi, kas ir noticis. Un tad viņiem arī tālāk nodos kādu ziņu un pateiks, kas jums būtu jādara. Pagājušais gads mums, kā es teicu, ir anketas, ir kaut kāda komunikācija pašiem no pirmkursniekiem un vecāku kursu studentiem, mentoriem, un tas, ko mēs esam, kā teiksim, secinājuši, ir tas, ka mums jābūt komunikabli, neesat nekomunikabli. Tāpēc, ka pirmkursnieki ļoti bieži tiešām ir tā kā nobijušies, viņi īsti nezinu, ko jums jautāt, viņi nezinu, ko drīkst jums jautāt, un varbūt jautājums, nezinu, vai tur ir jāņem līdzi tas un tas, viņiem liekas tāds, es to drīkstu jautāt, es to nedrīkstu jautāt, pēc varat, būt labi, ja jūs parādīt to, ka jūs esat atvērti atbildēt uz jebkuru jautājumu. Ideālais variants, tad, kad jūs viņiem pirmajā nedēļā tā labi pačekojat, ko viņi dara, vai viņi vispār dzīvi. Jā, jo iespējams, ka viņi tiešām būs nobijušies, iespējams, ka viņus kāds arī iebaidīs,
tīpaši veselības būtu, lai gan arī sociālajā blokā, es ticu, ka pirmajās lekcijās var iebaidīt ļoti labi. Un būtu labi piezvanīt, pastāstīt, ka varbūt nav nemaz viss tik traki un viss ir kārtībā. Būtu tas ideālais variants, kad jūs ar viņiem tiekaties, nevis uzrakstat e-pastu, hei, rakstam jautājumus, visu. Ideālā variantā jūs tiekaties, parādiet viņiem, kas kur atrodas, tepat universitātē. Jūs varat tikties ar neformālā, protams, gaisotnē kaut kur kādā izklaides vietā, bet tad atceroties to, ka tos priekšnieks varbūt nevajadzētu tā īsti vārdam piedzirtīt. Sinonīms, jā, nevajag viņiem varbūt tik daudz lietot alkoholu, vai arī, ja lietojot, tad norādam, ka šī iespējams ir pēdējā reize šajā gadā, nu, lai viņi sagaidīties. Tie ir mēlies, pilnīgi piekrītu, bet ir tā kā jāparāda, ka šis līdz 1. septembrim nomācās kārtīgi. Biežāk uzdotie vēl jautājumi, kas ir, katrs satikšu savu mentoru. Hei, šeit esmu es, jā, jums ir kontakti, zvaniet, rakstiet. Cik ilgi ir šī te pieejamā palīdzība? Tas, ko minēja arī profesors Baks, ka ideālā gadījumā tie ir 2 gadi, bet principā ir tā, ka līdz sesiju ieskaitot būtu forši, ja es viņam tā aktīvi palīdzētu, bet pēc tam arī būtu labi, ja es viņam palīdzētu un tā kā nenomestu klausot tādu domu, ka nu viss beidzies, es to neko nepalīdzētu. Būtu labi, ja es viņam palīdzētu un pastāstītu arī pēc gada kaut kādas lietas, jo visam ejot, protams, viss kaut kas mainās. Lekciju saraksti būs oficiālā versija ir nākošu nedēļu. RSU mājaslapā pie studentiem, pie fakultātes, viss kaut kur ir tie saraksti ir atrodami. Iespējams, ka viņi būs šo piekdienu, tā ir tāda mazāk oficiāla informācija, bet būtu labi, ja viņiem pastāstīt, ka tie saraksti arī mainās. Tas nav tā, ka viņi vienreiz ierauga un viss pauž. Negribu solīt, bet iespējams, ka viņi šoreiz mainīs biežāk, respektīvi reiz nedēļā. Ka nebūs tā, ka viņi mainās katru dienu un vēl nedod Dievs dienā 25 reizēm, bet tas, ja notiks, tad notiks vienā dienā. Bet tad es teiktu, ka studentiem būs kaut kāda informācija. E-studijas, viņi tur ļoti vienmēr ir nokļūt un uzzināt, kas tur ir iekšā. Un tas, kā viņi to varēs izdarīt, ir izmantojot savu lietotāju vārdu paralēli. Bet viņi to saņems tajās sanāksmēs ar dekāniem, viņiem būs aploksne, tad būs studējuša apliecība, visa informācija, kā tur nokļūst un tā tālāk. Respektīvi tas pats, kas jums ir pagājušo gadu un visus iepriekšējos gadus. Nākamais jautājums man ļoti patīk, vai pasniedzēji apzināti baida studentus. Tur droši mēģināt stāstīt kaut kādu savu pieredzi, jo ir pasniedzēji, kas baida, un ir pasniedzēji, kas nebaida, bet beigās izmet, viss kaut kāds. Jā, mēģina pastāstīt tiešām to, ka tiem studentiem rodās tāda apziņa, ka ja viņi dara, viņi izdara, un ja viņi nedara, tad sorry, varbūt paveicās, bet tas nav tā kā ļoti bieži. Un ļoti biežs jautājums ir par dienesta viesnīcām. Jā. Mūsu universitātē ir 3 dienesta viesnīcas, ticiet man, cilvēki pamodīsies arī pēdējā nedēļā, un ļoti daudz jums jautās, vai tur var, kā tur var nokļūt. Par dienesta viesnīcām 3 dienesta viesnīcas, 2 ir Mārdas ielā, 17A. Tās ir dārgākas, manuprāt, subjektīvi, varbūt objektīvi, nezinu, ir sliktākas. Bet tās ir tuvāk universitātei. Hipokrata iela ir lētāk, ir labāka kvalitāte, bet ir ļoti tālu. Protams, visus mūsu savienojam ar 21. autobusu, ja kādam patīk valdīt dzīvi autobusā, tad var dzīvot to. Un tas, kā tu var sākt dzīvot, ir pie sadaļas studentu dzīve. Tur augšā pie mūsu mājaslapā pie sadzīves ir dienesta viesnīcu vadītāji, vai tā viņi saucās, un tur ir kontakti, jūs viņiem zvaniet, nevis jūs, bet pirmkšnieki. Viņi zvana un saka, ka viņi tur grib dzīvot. Tie 3 kontakti, kas lejā, tie ir dienesta viesnīcu vecākie, tie ir studenti, kuriem var jautāt līdzīgi kā jums, ar jebko. Šo prezentāciju mēs jums nosūtīsim, kā rezultātā jūs nepārakstīt. Un jā, tie ir tie cilvēki, kas tiešām var palīdzēt tieši šajā dienesta viesnīcā. Jums tiks arī nosūtīts e-pasta studējošā cēdvedis. Viņš būtu pēdējā formāts, ļoti gārš, tur ļoti daudz teksta. Jums varbūt nevajadzētu viņu visu lasīt, bet forši būtu pāršķirstīt, jo tur tiešām noderīga informācija arī jums.
plus būs šī prezentācija. Bet, ja viņiem ir kaut kādi jautājumi, viņi to studējušo ceļvedī saņēmuši tajā brīdī, kad viņi ir parakstījuši līgumu. Bet iespējams, ka viņi nav izlasījuši, vai ja arī izlasījuši, viņi kaut ko nesaprot. Tāpēc viņš būs arī jums, lai ja kas varat viņiem kaut ko mēģināt paskaidrot. Kas īsti ir tas mentors un kāda ir tā loma ikdienā? Un kāpēc jūs esat labāks nekā slikts salīdzinājums nekā pasniedzēji, tā kā nedrīkst teikt. Jums tā lieliskā lieta, ka ir tā neformālā saziņa. Jūs, kā es teicu, neesat pasniedzējis, un jūs varat ar viņiem tiešām, kā jau teica profesors, ielīst privātajā zonā, vai kaut kā tā viņš teica, jā, respektīvi, jūs varat forši ar viņiem parunāt un izstāstīt visu kaut ko tādu, ko varbūt oficiāli nevar stāstīt pasniedzējs. Un, protams, jūs to varat darīt kaut kādā arī nepiespiestā atmosfērā, tas, ko es jau stāstīju par ne-RSU, kādā vārā. Par tām zināšanām jūs esat ļoti, ļoti zinoši, iespējams zinošākie šajā universitātē, pieteikuši šajā programmai. Tas, par ko es varu viņiem ļoti daudz stāstīt, ir par dzīvi Rīgā, ja tie nav rīdzinieki, tad ja tie ir rīdzinieki, tad visdrīzāk par to, kā dzīvot šeit. Universitātē, kas kā notiek. Es zinu, ka sociālblokā droši vien vērtīgi pastāstīt, kad var nodot dažādus kopsavilkumus, kad viņus var nodot, teiksim, līdz rīta, tur būs 9, es zinu, dažām fakultātēm kā ir. Tāpat arī, teiksim, veselības blokā anatomikums, ka tur var dzīvot līdz, laikam, 10 tagad. Pēc tam būtu jau tā kā jāiet prom, vai stikliņus var dabūt no rīta, jāatnāk ļoti agri, pirms kolokvijiem. Respektīvi, tiešām esat ļoti, ļoti zinoši, gan vispār par tādām sadzīves lietām, gan par to, kā izdzīvot Rīgas Stradiņu universitātē. Jūs esat noteikti pieredzējuši cilvēki, jo jūs ļoti daudz, ko nevien zinat, bet esat paši izgājuši cauri. Šeit gan būtu forši atcerēties, ka lietot vārdus manuprāt un tā tālāk, jo varbūt kādam jums tas ir nenormāli grūti, pirmkursniekam tas būs ļoti vienkārši un viegli. Un tas būtu vienmēr jāņem vērā, jo nevajadzētu arī pārāk viņus iebaidīt. Tad viņi tomēr paliek šeit mācīties. Un arī droši vien jūs varat dalīties kaut kādu slepenu informāciju par to, ko jūs zinat, kas varbūt nav studiju reglamenta jautājums, bet šeit vienmēr atcerieties par dažādām akadēmiskā godīguma principiem, dažādiem ētikas principiem. Nevajadzētu mazliet kā pārspīlēt. Un jūs varat, protams, atbalstīt. Jums zvana pirmkursnieks un saka, ka 5, klausies, man rītdien vajag nodot kopsavilkumu, man liekas, es nepaspēšu, jo 10 jāiet gulēt. Droši varat viņu atbalstīt, pasakot, ka ir kafija. Viņi var dzert, strādāt visu nakti. Ja? Tāpat arī mācīties, nezinu, anatomijā kaudas. Jūs būtu ideālā variantā, es tiešām strādāt atbalstu, nevajag kļūt par mammu, varbūt, bet atbalstu tiešām tādā grūtā situācijā. Pastāstiet man apmēram runāt, jūs saprotat, jā. Kāds ir priekšstats par RSU jūsuprāt? Kas ir tās lietas, kas cilvēkam asociējas, kad mums sadara šos 3 būtus? Viņi visu laiku mācās un viņiem nav laika, lai balētos. Viens, otrs bija medicīna, kas vēl? Šeit, es saprotu, ka šeit tikai medicīna, jā? Labi, kas vēl? Prasības no tās. Topošiem pirmkursniekiem prasības augstas, kas vēl? Sāks neslīgt, jūs ir pašiem. Jā, labi. Vēl kaut kāds? Nav miega. Nav miega. Labi. Daudz met ārā. Daudz met ārā. Daudz jāatcer, lai nemestu ārā. Mēs tā jau redzējam. Ļoti formāli. Ļoti formāli. Tu nevar iet uz dekanātu, ko prasīt, mums vairs par galvu. Tas tā arī ir. Tas tā arī ir. Ok, vēl kādas idejas? Prasīt pasniedzēju. Tātad šīs ir tās lietas, ko droši viņiem arī varat stāstīt. Jūsuprāt, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Mana mīļākā lieta ir šī te, kad ir 3 lietas, ir draugi, ir miegs un labas sekmes. Un studētāji RSU jāizvēlās 2. Un tā kā 3 izvēlēties nevar. Nu, vai tas tā ir vai nav, jūs droši vien varat paši spriest. Nu jā. Un šeit arī humora un dažādas RSU spēja organizēt 2 gadu atpakaļ konkursu, kur studenti radoši izpaudās.
brīvdienām man bija ļoti līdzīgi, ja es neticēju, kad pateicu, pirmajā kursā man nebija, un otrajā kursā mums parādījās vēl viena brīvdienas. Tiešām? Ok. Ko vēl var darīt ar sūtu? Tad viņi jums, es nezinu, viņi aizdomāsies, jums pajautās, droši viņiem stāstiet, jo visu laiku mācīties var arī nokļūt visādās iestādēs. Būtu vērts arī, protams, viņiem padarīt vēl kaut ko, un RSU ir arī visu kaut kādas iespējas. Protams, viņi var iet dejot, viņi var iet sportot un dziedāt, ko viņi var darīt īstenībā, tas ir diezgan, man liekas, bieži. Es pats nedzīvoju, nedziedu, bet to viņi dara diezgan bieži. Tāpat var mēģināt iet un piedalīties runā skaļāk, un vienkārši skaļāk. Skaļāk. Vienkārši skaļāk. Viņi tur var veidot dažādus sižetus, piedalīties radio programmu veidošanā un tā tālāk un tā joprojām. Ir Kristīgā studentu asociācijā Agape. Un studentu zinātniskā biedrība kā tāda neeksistē, bet tas ir virziens studentu pašpārvaldē, bet tas nemaina to būtību, kad ir pulciņi, kur studenti var iet darboties, vienkārši tā studentu zinātniskā biedrība iet tā kā tagad zem RSOSP. Un tā ir tāda tiešām vairāk zinātniskā darbība, bet tajā pašā laikā tur visu kaut ko iemācīties, pamācīties, un droši vien, ko jūs zināt, mēram, kas notiek pulciņos. Ja nē, tad sakiet, es stāvēšu. Tāpat ir fantastiska lieta, ļoti fantastiska kā International Student Association. Tur var iegūt kontaktus. Būsim godīgi. Var iepazīties ar foršiem cilvēkiem, organizēt visādus foršus pasākumus, projektus un, protams, tie visādi forši kontakti no ārzemēm. Stomatoloģijas studentiem vairāk ir Kāva Moris, kas organizē arī visādus interesantus pasākumus, un veselības aprūpes studentiem ir LAMSA, Latvijas medicīnas studentu apvienība, kur var darīt visu kaut ko, sākot arī no dažādiem projektiem un braukt dažādās apmaiņās. Un arī debašu klubs, kur var mācīties, debatēt un braukāt un sacīkstēties ar dažādām citām Latvijas augstskolām. Es pieļauju, ka arī ārpus Latvijas, neesmu dzirdējis daudz draugu, bet var arī tā. Un tas ir tāda ļoti laba prasmes iemācīties ne tikai sociālā bloka fakultātes studentiem, bet arī veselības blokā, jo tad, kad jūs ejat aizstāvot savu zinātnisko darbu, vienmēr ļoti jāpamato savus viedokļus. Viņi, protams, var darboties ar SOSP. Viņi var darboties ļoti nopietni un mēģināt būt fakultātes dalnieki, studiju gadu vecākiem, vienkārši aktīvisti, un tāpat viņi var mēģināt kandidēt un tikt ievēlēti ar SOSP padomē. Protams, dažādi iepriekšējā līmeņa, teiksim, tās ir aktīvisti. Aktīvisti dara visu kaut ko, kas viņiem ienāk prātā, ir tikai jāatcerās, ka jāatnāk un jāpasaka tas, ko viņi tad īsti grib darīt. Un, protams, dažādi pasākumi, kur varbūt, ja pat viņiem nav tāda tieši sasaiste, viņi drīkst piedalīties ņemt dalību un kaut kādā brīvā laikā vai izbrīvēt laiku no mācībām un labi atpūsties. Tajā brīdī, kad kaut kas jums notiek, varbūt ne tikai tās 4 vai 5 lietas, kuras jums teicu, par nepastiem, kad nāk atpakaļ un tā tālāk, ir kaut kāda krīze. Vēlams ar šo te programmu nevis vispār. Jūs droši varat rakstīt projektu vadītāju, Jānijai. Jā, un viņi droši vien kaut ko stāstīs un mācīs. Jā, bet man ir vēl viens jautājums. Lai nav tā, ka tas jums te kaut ko pastāstās, droši vien paceliet rokas, kas pagājušo gadu piedalījās kā mentori šeit programmā. Ok, paldies. Vai jūs negribat kaut ko pastāstīt savu pieredzi, kā jums gāja pagājušajā gadā, kas varbūt bija tās lietas, kas jāpievērš, kas bija tā jāpievērš uzmanība un kas bija tās lietas, kurām nevajadzētu šitā darīt? Droši. Noteikti pašiem jāsāk ar to jāstāst visu, to 1. septembri visu. Manā gadījumā man bija viens puisis, meitene, un viņām bija vispār nesatāt, kā notiek 1. septembris un kā tālāk. Un arī paskatīšos pārējais lekciju, tāpēc, tev ir tā jāsāk un galvenais tiešām sāk kaut ko runāt, un tad viņi sāks beidzot arī kaut ko jautāt pēc tam. Un tādā. Te pirmsnieki, piemēram, pagājušo gadu atrada
Tas bija septembra beigas, tas bija diezgan interesanti, kad viņi atrada, ka vienai grupai nav kaut kādas nodarbības. Un man atnāca mans pirmā kursa students, un klausos tas tā, varbūt, ka kaut kam nav, vienai grupai nav vienkārši tāda un tāda priekšmeta. Jūs uz mācību departamentu viņiem bija tāds, oj. Nu jā, jo viņi vienkārši kaut kā plānojot, kaut kā kļūdījās, un tas tā gadījās, jā, bet, viņiem var arī atrast diezgan nopietnas problēmas un palīdzēt viņas atrasināt tādā ilgtermiņā. Vēl kaut kāds stāsti, kam tur vēl tās rokas. Ja tu stāstīšana, ka ir jāstāst, tad viņam jau sākumā īsti nezinās, ko jautāt. Nebūs jautājumi radīsies tikai stāstot, bet, kas arī man tāda mazliet tā kā kļūda vai kā, vajag pieturēties pie plāna kaut kādu konkrētu stāstot konkrētā secībā tās lietas. Tad, lai tā saruna neaiziet kaut kur netur. Kas tie galvenie plāni punkti? Te, kas prezentācijā rītības. Pie tās prezentācijas, man liekas, ļoti optimāli pieturēties. Ok, tad izprintēt. Bet tā būs ērtāk vienkārši. Jūs varat rēķināties, ka tie cilvēki zinās jebkurā nakts laikā. Tad viņi var būt ļoti nepārāk gudri. Viņi var turpināt zvanīt visu gadu, jo viņi jau saprot, kas notiek tikai 1 mēnesi šī programma. Jā, pieredze ir interesanti. Tikai galvenais ir izturīts. Vai vēl kāds stāsts? Ok, no manas puses, tad šodien ir viss. Varbūt kādam ir tagad uzreiz jautājumi, kā radušies. Nav? Es domāju, ka cerībās par šodien beigt, jums kādu jautājumu droši rakstēt. Un būtu ļoti jauki, ja šīs nedēļas laikā, kā Jorgos rakstīs, atkontaktēt ar saviem pirmkursniekiem. Viņi arī šodien saņems informāciju par jums, tā kā varbūt viņi tad būs pirmie. Paldies jums liels un veiksmīgi dienu!